Sveiki, brāļi un māsas un visi skatītāji. Lūkšu Dievu un padalīšos ar kādu manas dzīves situāciju. Un padalīšos arī ar kādu paskubinājumu jums. Debes Tēvs, lai nāk Tavs gars, lai runā uz ikvienu skatītāju, klausītāju, lai nāk Tavs gars Tavā draudzē un dara savu svēto darbu. Jā, piesauc Jēzus Tavas asinis par Tavu draudzi. Āmen. Es nestāstīšu pārāk sīkās detaļās, bet tā galvenā doma bija tāda, ka man bija pavisam nesen situācija dzīvē, ka Dievs man lika gaidīt uz kaut ko es ļoti gribēju. Lika gaidīt. Es varu sakost zobus un paciesties un tā. Es pie sevis domāju, labi, pagaidīšu tur. Un, labi, sagaidu to nolikto laiku. Un tad Dievs liek vēlreiz gaidīt. Vēl ilgāk. Es esmu sapīcis un es izēju ārā un tāds dīgns un Dievs, cik ilgi, kāpēc tu tā dari, kāpēc man jāgaida tik ilgi, kāpēc tu atliec to brīdi, kad es varu dabūt to, jā, vienalga, kas tas būtu tajā brīdī, ko es gribēju. Un tad Svētais Gars uz mani runāja. Andrej, vai tu zini, cik ilgi tu man esi licis gaidīt? Un tad es paliku uz pauzes. Jo ir lietas, ko es esmu licis Dievam gaidīt gadiem. Es tai dienā biju nepacietīgs un neapmierināts, ka Dievs man liek stundu ilgāk gaidīt. Un tad vēl stundu, jā. Bet es kļuvu sašutis. Un es kļuvu sašutis un Svētais Gars norādīja, ka es esmu licis Dievam gaidīt. Uz daudzām lietām man ir bijuši daudzi parādi Dieva priekšā. Neizdarītie darbi, neizdarītās kalpošanas lietas. Un es esmu viskaut kādus aizbildinājumus lietojis gan sev pašam, gan arī Dievam teicis, jā, vai arī vienkārši vilcis garumā slinkojis. Un tad, kad Svētais Gars uz to norādīja, ka es esmu licis Dievam gaidīt gadiem, tad par mani nāca grēka nožēla. Un tāda, bijība, ka, Jēzus māca mums piedot saviem parādniekiem un noteikti, ka tāda ir Dieva sirds man piedot par maniem parādiem viņa priekšā. Tāpat laikā, ja es joprojām neesmu to lietu izdarījis, ko viņš no manis gaida, tad tas ir kā, neizdarīts darbs, atlikts, kļūst par neizdarības grēku. Vai ne? Ja es palaižu garām 1, 2, 3, 7, 70 izdevību, tas kļūst par neizdarības grēku. Tā ir izlaidība Dieva priekšā. Un es negribu nevienam šajā gadījumā teikt, kas tieši tas bija. Man tomēr sevi kaut kā drusciņi ir jāpasargā arī no ļaunu cilvēku aprunāšanas šajā gadījumā, bet saviem tuvākajiem cilvēkiem es esmu to izsūdzējis kā grēku, un viņi
viņi ir aizlūguši par mani. Nu, gluži kā tas ir Jākaba vēstulē 5. nodaļā. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedinātu. Ja? Un es jutos tā ļoti, ļoti nelāgi Dievu priekšā, ka esmu licis viņam gaidīt. Viņš man to parādīja, ka viņš jūtās slikti. Viņš jūtās slikti, ka es lieku viņam gaidīt. Un tās lietas netiek izdarīts, jo Dievam arī ir programmas. Dievam arī ir plāni, viņam arī ir mērķi Kristus miesā. Viņam ir darāmo darbu saraksts. Patiešām viņam ir projekti. Viņš uzliek darbus eņģeļiem, projektus eņģeļiem dod un dod projektus kalpotājiem. Un viss notiek, ja? Jo bez projektiem jau īsti nekas tā nevirzās uz priekšu. Ja? Un Dievam vajag, ka mēs izdaram tās atslēgas lietas, ko viņš no mums prasa. Un ir lietas, kurām ir kaut kāds termiņš, vai ne? Arī kalpošanas lietām ir termiņš. Ir lietas, kuras vienkārši, var zaudēt savu tā teikt, termiņu, un tad mums tas tiek pieskaitīts par grēku, ka mēs neesam izmantojuši tās daudzās izdevības, lai celtu Dieva valstību tajā konkrētajā veidā, kā Dievs mums ir norādījis. Un man arī kaut vai šī pati video kalpošana, ja? Es būtu varējis būt aktīvāks, mērķtiecīgāks, darbīgāks, ja? Bet ir brīži bijuši dzīvē, kad es to, esmu bijis ļoti pasīvs, ja? Bet un es tagad cenšos saņemties un būt mērķtiecīgāks, aktīvāks, ja? Šajās lietās, ko Dievs man ir uzticējis. Bet tad man arī līdz ar to ir tēma, par ko runāt, vai ne? Ar maniem brāļiem, māsām, Kristu Jēzu. Kā ir ar tevi, draugs mīļais? Vai tu esi izdarījis visus tekošos darbus, vai tu esi izdarījis to, ko Dievs tev ir licis darīt? Ja? Jo ir lietām prioritāte Dieva valstībā, un ir lietām termiņi. Un Jēzus pats to māca. Prioritāte ir, ka tu upurē dāvanu uz altāra un atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad ej un izlīgsti vispirms, un tad nāc un pabeidzi upurēt savu dāvanu. Jēzus norāda uz prioritātēm. Ja? Tāpat arī ir lietām termiņi. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Lai tavs pretinieks nenodod tevi tiesnesim, tiesas izpildītājam, un lai tevi neiemet cietumā. Ja? Ir lietām termiņi Dieva valstībā, un arī tīri saimnieciski un attiecību ziņā. Lietām ir termiņi. Steigsim Dievam kalpot, steigsim Dievu lūgt, steigsim izdarīt tās lietas, ko Svētais Gars mums ir uzlicis par pienākumu. To es skubinu un aicinu gan kalpotājiem Kristus miesā, gan arī draudzes dalībniekiem, kas sevi neuzskata par kalpotājiem, kaut gan mēs visi esam Dieva kalpi. Mums visiem ir kaut kādi pienākumi, un mans skubinājums ir pārbaudi savu sirdi, izmeklē un jautā Dievam, vai ir kaut kādi neizdarītie darbi, kas velkās jau ilgāku laiku, kas būtu steigšus jāizdara, lai novērstu parādu Dieva priekšā. Kāpēc es to saku? Jo it kā jau Jēzus piedod visus mūsu grēkus un nomazgā un atlaiž visus parādus. Jā, viņš piedod visus mūsu grēkus. Un tad viņš mūs ņem darbā. Tā ir. Mēs esam viņa tīruma darbinieki.
un saņemsim algu par saviem centieniem vai necentieniem, vai ne? Un lai novērstu dusmību, jo tiesa sākas pie Dieva nama, tā ir, lai novērstu dusmību, kas nāktu pār Kristus miesu attiecīgā stundā, kad sakrājas grēku mērs. Lai novērstu dusmību, mums ir jāpacenšas. Jā, un mums arī ir jāiestājās par mūsu pašu sabiedrību. Un mums pašiem ir jāšķīstās, pašiem jātīrās un jāizdara tie projekti, jāizdara tie darbi, ko Dievs no mums prasa. Jāiet izlīgt, jāiet sarunāt, noorganizēt, jāiet palūgt piedošanu, jā? Jāiet pabarot to cilvēku, jā? Jāiet pateikt tam cilvēkam Dieva vārdus, vai ne? Es nezinu, es vienkārši metu kaut kādas idejas, jā, varbūt kādam no jums tas trāpa. Varbūt beidzot ir jāapciemo tev kāds cilvēks, ko Svētais Gars tev ir ilgi skubinājis, tu esi atmetis to domu vai atlicis. Varbūt ir jāsāk lūgt, varbūt ir jāsāk gavēt kādam no jums. Varbūt ir jākļūst disciplinētam, varbūt ir jāsāk regulāra aizlūgšana par kādu. Varbūt kādai draudzēji ir jānožēlo savus kūtruma grēkus attiecībā pret kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, kas teiksim, klibo. Jā? It kā ir draudzē, bet klibo. Bet draudze neko nedara par to. Nezinu, jā. Tās situācijas var būt dažādas. Steigsim Dievam paklausīt, steigsim izdarīt mūsu darbus un dzēst tos parādus. Jā. Debes Tēvs, tiešām piesaucam Jēzus asinis par Jēzus miesu, par draudzi, par kristiešiem. Lūdzam Dievs, ka Tavs Svētais Gars nāk un uzrāda visas lietas, kas ir kā neizdarītie darbi, uz ko Svētais Gars joprojām gaida. Katra konkrēta kristieša dzīvē vai arī katras konkrētas draudzes kontekstā. Un jā, es lūdzu Dievs, ka Tavs Gars uzrāda un arī dod gudrību, kā izpildīt šos uzdevumus, kas vēl nav izdarīti. Un arī Dievs novāc, ja ir kaut kādi šķēršļi, tad es lūdzu Dievs, ka Tu novāc tos malā, lai Tavi ļaudis var izdarīt Tavus darbus. Jā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētības jums!